Sveiki! Tagad mēs pagatavosim visus stilbiņus medus, sinepi, citronu mērcē ar cepeškrāsnī ceptiem dārzeņiem un jogurta koriandra mērci. Jā, tātad, kas mums būs nepieciešams? Visi stilbiņi, jogurts, graudu sinepes, citrons, medus, timijāns, koriandrs. Saknēm tad būs kartupeļi, nemizosim, kālis, burkāns un ķirbis. Pirmais, ko mēs pagatavosim, tas būs marināde vistu stilbiņiem. Viņus arī gan cepeškrāsnī nedaudz ātrāk ieliksim nekā saknes, bet ņemsim laukā vienlaicīgi. Mums ir vajadzīgas sinepes. Liekam iekšā bļodiņā medus. Un citrons. Medu var arī aizvietot, ir labi tādi cukuru tumšie sīrupi. Nu, lūk, un visu samaisam. Nu, lūk, marināde mums ir gatava. Un lejam virsū vistu stilbiņiem. Un viņus, protams, nekautrējamies tāpatās kā soņā. Vistu smuki ieberzēja. Tāpatās arī mēs šeit to izdaram. Neliekam leduskapī, jo, ja mēs gribam ne tikai, lai šie visi stilbiņi, bet jebkura gaļa vai zivs ātrāk iemarinējās, tad viņu atstājam istabas temperatūrā. Varam laiku pa laikam pārliet ar to marinādi, kas mums ir notecējusi no stilbiņiem nost. Esam krāsni uzkarsējuši uz 180 grādiem. Pa priekšu liksim vistu stilbiņus iekšā. Apmēram pēc 10–15 minūtēm liksim dārzeņus. Un tad viņi būs vienlaicīgi gatavi un varēsim ēst. Tagad es lieku uz minūtēm 13. Nākamais, ko mēs darām, tas ir sagatavojam dārzeņus cepšanai. Ņemam kartupeļus, labi nomazgāts ar visu mizu. Griežam daiviņās. Ir tā, kad mēs liksim vienlaicīgi cepties gan kartupeļus, gan burkāns, gan kāļus, bet viņiem visiem ir dažāds cepšanās laiks, tāpēc arī griežam attiecīgi lielumos. Ņemam timjānu. Protams, ja jums ir citi garšaugi, kā rozmarīns vai pētersils, tad viņus arī var mierīgi pievienot šiem dārzeņiem. Pārliejam ar eļļu, sāli, piparus. Visu samaisam. Nu, lūk, ir pagājušas mums 13 minūtes. Liekam iekšā dārzeņus un papildinam laiku vēl uz 20 minūtēm. Tagad mums cepeškrāsnī cepjās vista ar dārzeņiem un pagatavosim mērci klāt. Tā ir pavisam vienkārša. Ņemam jogurtu, citronu un zaļo koriandru. Protams, spiežam no citrona sulu, apmēram 2 ēdam karotes. Pieliekam nedaudz sāli, bet tiešām nedaudz. Koriandru lapas, cik varam atdalam no kātiem un visu sakapājam. Pievienojam klāt jogurtam, samaisam un liekam leduskapī atdzesēties, jo viņi būs garšīgi, kad viņi būs augsta ar karstu vistu, dārzeņiem un augstu mērci ideāli. Ja ir vēlēšanās, var arī tur nedaudz biespienu pielikt klāt. Nebūs pa ļaunu.
Nu jā, ir pagājis mūsu uzstādītais laiks un ēdiens ir gatavs. Lūk, vistu stilbiņi. Un dārzeņi. Nu, jāķerās pie servēšanas. Vistu stilbiņus liekam uz saknēm. Uzberam atkal svaigu timjānu. Nu ko, labu apetīti!